Dārgie tautieši, es vēlētos aicināt jūs visus neatstāt šo notikumu bez uzmanības. Manā iepriekšējā video, tas, ko es vēlējos pateikt, un tas, kas tika daudzos gadījumos pārprasts, tas, ka mēs, kā tauta, būtu divkoši, ja mēs šo notikumu atstātu atkal pēc laika aizmirstot. Pirms 14 gadiem, 1997. gadā, notika traģēdija Talsos. 9 bojā gājušie un 21 cietušais. Vēl 2011. gadā cietušie tiesājās ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Pat mūsu prezidents uzsver faktu, ka dīvaini, kad noticis kārtējais traģiskais notikums un nav tie, kuri saukti pie atbildības vai kuri uzņemtos atbildību. Bet līdz šim tā ir bijusi normāla praksa. Un ne tikai šajās abās traģēdijās, kurās cilvēki zaudē dzīvības, bet arī traģēdijās, kurās cilvēki zaudē iztikas līdzekļus. Protams, šīs abas lietas nav savienojamas, bet es tikai vēlos likt uzsvaru uz to, ka mūsu valstī līdz šim atbildība par savām kļūdām nes tikai mazmērogu lietās. Šis būtu jāmaina nekavējoties, jo ja mēs novērsīsimies no šās tēmas, tad šādas traģēdijas turpināsies. Maksims traģēdija parādīja sistēmas tērpus, kas arvien vairāk nāk uz augšu. Un kā redzams, sociālajos medijos izplatītajā informācijā problēmas turpināsies un vēl sekos. Dotajā brīdī mums jādara pat vairāk. Man atrakstīja vairāk cilvēki ar lūgumu pacelt šo tēmu un ar šādiem priekšlikumiem. Mums vajadzētu rakstīt prezidentam un turēt viņu pie vārda, par cik viņš ir izteicies skarbi par dotajiem notikumiem. Mums vajadzētu pieprasīt Dombrovsku valdības atkāpšanos, jo viņi ar savu bezatbildību un nolaidību arī ir vainojami šajā traģēdijā. Mums vajadzētu boikotēt Maksims veikalu tīklus, atbalstot vietējos ražotājus un tirgotājus kā protestu. Maksim ir ne tikai atbildīgi par to, ka cilvēki netika evakuēti, bet atklāti melojas par saistību ar sagrūvušo īpašumu Zoltūdē. Celtniekiem un ar celtniecību saistītiem speciālistiem nesadarboties ar kompāniju Re&Re un viņu sadarbības partnerfirmām. Veikt pēkšņas un sistemātisks Re&Re objektu pastiprinātas pārbaudas, aizliegt šiem noziedzniekiem veidot jaunas būvniecības kompānijas. Vai mūsu balss šoreiz tiktu sadzirdētas? Mums vajadzētu dežūrēt Telšu pilsētiņās kā protestā pie veikala Maksim. Mums būtu jābūt vienotiem, jo ir noticis krimināls noziegums pret nevainīgiem cilvēkiem.